Ļoti gribējās atpūsties, un kur var atpūsties? Gribās, protams, uz siltumu, bet, nesanāk. Sievai darbs, bērnam skola, tā mēs devāmies uz dienvidu Igauniju, pilsētiņa Vārska. Un tur ir tāda viesnīca, mūs te iekārtoja tāda padomju stilā ar balkoniņu. Protams, bija televizors, lielākais aiz gulta un skats uz Peipus ezeru. Un vēl te bija forši, ka ir bērnam sava istaba ar savu gultu, protams, savienot ar mūsu numuriņu, televizoru. Kondicionieris ir. Jā. Un tā mēs pavadījām pirmo nakti, pirmās brokastis. Brokastis diezgan cienīgas. Principā kā visa ar omletīti, desa. Man ļoti patīk, ka brokastīs ir cepts šķiņķis. Ar olu. Tas ir vislabākais. Pankūkas arī, protams, ir labi, bet cepts šķiņķītis labāks. Un tad mums cenā bija iekļauts izādas spā procedūras, pirtiņas, dažādas bija tur krievu pirts, turku pirts un vēl tur kaut kāds džakūzī bija un vēl. Un tad tāds liels baseins. Un tas viss bija iekļauts cenā. Kā jūs jūtaties šajā minerālajā baseinā? Jūs uz Barčuku iesiet? Un ko jūs te pasūtīsiet? Un tad vakarā vietējā Barčikā mums bija showtime. Kā jums šis patīk pensionāru vakars? Intervija. Normāli, bet šeit daudz pensionāru. Muzička nepatīk. Nē, pensionāru te daudz. Tu ko, pensionāru labi ir? Mēs pavadījām 2 naktis dienvidu Igaunijas viesnīcā, un tad mājupceļā devāmies uz lielāko Igaunijas kalnu Mūnameģi.